Draugi, sveiki visiem! Šobrīd atrodamies lauksaimniecības uzņēmumā Kurganska, Mihailivkā, APK. Un kā redzat, ap mani atrodas diezgan daudz graudu kalšu. Te ir viena graudu kalte, otra graudu kalte, un tur stāv vēl trešā graudu kalte. Un visas tās ir aprīkotas ar Ukrainā ražotiem cietā kurināmā siltuma ģeneratoriem, kurus es jums jau iepriekš rādīju. Tā ir kompānija Agrovorm, kas atrodas Ohtirkā. Tagad uzzināsim vairāk par šo uzņēmumu un par to, kāpēc viņi izvēlējās tieši šādus siltuma ģeneratorus, nevis gāzi vai dīzeļdegvielu, ko arī ļoti bieži uzstāda uz graudu kalšu sistēmām. Un uzzināsim arī vairāk par pašām graudu kaltēm, jo redz, ka dažas no tām nav jaunas un iespējams darbojas jau diezgan ilgu laiku. Mūsu saimniecības apsaimniekošanā ir 1500 hektāru zemes. Galvenā darbība ir augkopības produkcijas ražošana un realizācija. Lai būtu konkurētspējīgi tirgū, ir nepieciešama atbilstoša kvalitāte. Lai to nodrošinātu, mēs uzbūvējām vairākas kaltes. Priekšroku devām tām kaltēm un siltuma ģeneratoriem, kuri pirmkārt nodrošina ekonomiskumu, kvalitāti un drošu, komfortablu darbu operatoram. Tieši tāpēc mēs vērsāmies pie Ohtirkas ražotājiem, kuri ražo lieliskus cietā kurināmā siltuma ģeneratorus, kas darbojas ar granulām. Mēs izmantojam granulas. Mums ir sava granulu ražošana, kā arī granulas iegādājamies šim siltuma ģeneratoram. Ko mēs sapratām un novērojām? Šie siltuma ģeneratori ir vieni no ekonomiskākajiem, kādi mums jebkad bijuši saimniecībā. Mums ir bijuši arī siltuma ģeneratori, kas darbojās ar salmiem. Mēs kaltējām ar salmiem un ar dīzeļdegvielu. Tomēr pakāpeniski pārbūvējam savas kaltes, aprīkojot tās ar Ohtirkā ražotiem siltuma ģeneratoriem. Jau vairākus gadus pie mums darbojas 55 tonu kalte ar Ohtirkā ražota ģeneratoru. Un šis ģenerators ir sevi pilnībā pierādījis. Šogad demontējām kalti, kas darbojās ar salmiem, un uzstādījām šo siltuma ģeneratoru, kas ļauj diennakts laikā izžāvēt ievērojamu produkcijas daudzumu. Šodien mēs žāvējām saulespuķu sēklas. Vienas maiņas laikā puiši veic 8 žāvēšanas ciklus. Tas ir aptuveni 160 tonnas produkcijas, un tajā pašā laikā tiek sadedzināta tikai aptuveni 800 kg granulu. Tikpat efektīvs tas ir arī graudaugu, piemēram, kviešu un miežu žāvēšanā. Taču mūsu galvenā kultūra ir kukurūza. Tieši kukurūzas ražošana uzņēmumā veido lielāko apjomu. Tāpēc šīs iekārtas galvenokārt tiek izmantotas rudens periodā. Un tieši rudenī tās ir sevi pierādījušas no vislabākās puses. Jo mums vairs nav problēma ar degvielu, kas sasalst, vai ar sprauslu darbības traucējumiem. Mums nav problēma arī ar iekraušanu un izkraušanu. Šīs kaltes apkalpošana ir ļoti vienkārša. Viens operators maiņas laikā var apkalpot līdz no 5 līdz 6 šādām kaltēm ar siltuma ģeneratoriem. Jo šeit praktiski nav ko darīt. 3 pogas un viss darbojas nevainojami. Tā tiek iedarbināta un vienkārši strādā. Tas tiek iedarbināts un darbojas. Kalte ir diezgan vienkārša apkopē. Un pats galvenais, visā šajā laikā mēs būtu gribējuši biežāk sazināties ar šo kalšu ražotājiem, bet, diemžēl, iekavās sakot, tās vienkārši nebojājas. Tāpēc, kad mēs pie viņiem vēršamies, tas parasti ir pavisam citu jautājumu dēļ. Gan galvenais inženieris, gan direktors vienmēr nāk pretī. Jebkurā laikā viņi sniedz iespējamo palīdzību pārbūves darbos vai papildu opciju ieviešanā, kuras mēs vēlamies izmantot. Viņi vienmēr, kā saka, nāk mums pretī. Tas ir ļoti, ļoti patīkami, ka ir šāda kompānija, ar kuru ir tik vienkārši un viegli sadarboties. Cik ilgi jūs jau ar viņiem strādājat? Tas jau ir 4. gads. Drīz būs 4 gadi, kopš mēs ar viņiem strādājam. Un ziniet, mums ir ļoti patīkamas un ciešas, ļoti labas attiecības. Kāpēc jūs izvēlējāties tieši šos siltuma ģeneratorus? Kā jau teicu, pirmkārt tā ir drošība, komfortabli darba apstākļi operatoram, vide, kas netiek piesārņota tā, kā to dara daudzas citas sistēmas, kā arī mūsu granulu ekonomiskums, kas tiek izmantots šajās krāsnīs. Un mēs pārliecinājāmies, ka tieši efektivitāte ir šo kalšu galvenā priekšrocība. Mums ir arī cita kalte, jauna kalte, kuru iegādājāmies pagājušajā gadā. Tā nostrādāja 3 dienas, salūza, un pie mums neviens nebrauc. Ne operators, ne speciālists, lai to apskatītu un salabotu. Vai var apskatīties? Jā, var apskatīties. Kāpēc jūsu kaltes ir tik izkaisītas pa teritoriju? Parasti tās uzstāda blakus vienotrai, bet jums tās atrodas dažādās vietās. Tas viss ir atkarīgs no tā, kas jau atradās graudu kompleksa teritorijā. Ja mēs visu būvētu no nulles tukšā vietā, tad, protams, visu izvietotu blakus. Bet šeit bija vieta vienā pusē, uzbūvējām tur,
Citā pusē bija vieta, uzbūvējām tur. Viss tika pielāgots esošajai ražošanas infrastruktūrai. Vai šīs kaltes izmantojat tikai savām vajadzībām, vai arī sniedzat graudu žāvēšanas pakalpojumus? Šeit ir arī galvenā saimniecība, ciltsēmniecība Mihailivka. Faktiski mēs sniedzam pakalpojumus arī viņu saimniecībai. Saprotu. Tas ir šis siltuma ģenerators, vai ne? Jā, tie ir siltuma ģeneratori. Šodien mēs tos vēl neesam iedarbinājuši, jo tur deg vārpstas. Ir dažas tehniskas problēmas, un redzam, ka nāksies tos remontēt, nevis izmantot žāvēšanai. Siltuma ģenerators ir tas melnais agregāts? Melns ar dzeltenu? Jā, tas ir siltuma ģenerators. Tieši tas. Arī tas ir cietā kurināmā? Jā, cietā kurināmā. Tas arī darbojas ar granulām. Granulas un viss. Kas ir šī ražotāja nosaukums? Greco? Jā, Greco. Un kāds tika uzstādīts? To šeit uzmūrēja uz vietas vai atveda jau gatavu? Nē, viņi to montēja uz vietas. Uzstādīšana notika šeit, jo iepriekš mēs arī strādājām ar dīzeļdegvielu. Šeit mums ir uzstādīta Mecmar kalte, un tā agrāk darbojās ar dīzeļdegvielu. Mēs to pārbūvējām, jo vēlējāmies panākt augstāku kvalitāti un lielāku caurlaidspēju ar šīs kaltes palīdzību. Tomēr beigās nolēmām, ka jāuzstāda šāds Ohtirkā ražots siltuma ģenerators. Kāpēc šis vēl joprojām nav palaists darbā? Vēl nav salabots. Tātad tas vispār vēl nav strādājis? Šogad tas vēl nav strādājis. Tas joprojām ir sagatavošanas procesā. Šobrīd to remontē. Domāju, ka palaidīsim, kad sāksies galvenā sezona. Galvenā sezona mums ir kukurūzas žāvēšana. Tad mēs to iedarbināsim un strādāsim ar šo kalti. Un tas platais kanāls ir gaisa kanāls? Jā. Un tas ir siltummaiņas? Jā, tie ir siltummaiņi. Tie ir siltummaiņi ar gaisa kanāliem, kas padod gaisu uz pašu kalti. Diezgan iespaidīga konstrukcija. Cik megavatu tas attīsta? Uz šo jautājumu es šobrīd nevaru atbildēt. Vai tas ir jaudīgāks nekā agrovarm? Tas ir jaudīgāks, bet, kā rāda prakse, mūsu agrovarmu sistēma šai konstrukcijai nemaz nezaudē efektivitātē. Kas tajā visbiežāk lūst? Bieži izdeg šneki, padeves šneki. Tie sabojājās un pārdeg. Arī transportieris. Bet visbiežāk no ierindas iziet tieši šneks. Gribētos, lai konstruktori šo sistēmu pilnveidotu. Gribētos arī, lai servisa atbalsts būtu tāds pats kā šai Ohtirkas kompānijai. Mēs esam ļoti apmierināti, ka viņi mūs atrada, bet mēs atradām viņus. Tagad mūsu darbā kvalitāte un uzticamība ir pats svarīgākais, ko esam ieguvuši sadarbībā ar šo uzņēmumu. Bet šī kalte, kura gada ražojuma tā ir? Tā ir 2005. gada kalte. Tā ir Ukrainā ražota? Jā, Ukrainā, Kirovohradā. Tur atradās ražošana. Toreiz mēs 2 reizes mainījām krāsnis. Ar laiku tās nolietojās un izdega. Tagad no sākotnējās konstrukcijas ir palikusi pati šahta, kas ir saglabājusies labā stāvoklī. Mēs to salabojām un tagad izmantojam kopā ar šiem siltuma ģeneratoriem. Vai tā sākotnēji darbojās ar dīzeļdegvielu vai ar salmiem? Ar salmiem. Tā bija salmu kalte. 25 tonu kalte. Kad izmantojām salmus, vienas maiņas laikā varējām veikt apmēram 5 žāvēšanas ciklus. Tas bija pats maksimums, ja saulespuķa sēklām vajadzēja samazināt mitrumu par no 1,5 līdz 2%. Tagad puiši bez problēmām veic no 8 līdz 9 žāvēšanas ciklus maiņas laikā. Salmus izmantojām līdz pat 3 tonnām. Tos nepaspēja pievest. Bija jāiesaista traktori, iekrāvēji, izkrāvēji, nepieciešama padeve, vajadzīgas arī atbilstošas iekārtas iekraušanai, izkraušanai, pelnu izvešanai un tam līdzīgi. Tagad maiņas beigās varbūt iznes vienu lāpstu ar granulu atlikumiem. Tas ir ļoti, ļoti ekonomiski. Es domāju, ka pareizi darām strādājot ar šiem siltuma ģeneratoriem. Kādas granulas jūs izmantojat? Granulas ražojam arī paši. Mums ir sava granulu ražotne. Tāpat pērkam koksnes granulas, iegādājamies tās netālu no šejienes. Mūsu apkārtnē ir granulu ražotāji. Cik šobrīd maksā 1 tonna granulu? Tas ir atkarīgs no kvalitātes, aptuveni no 5 līdz 9 tūkstošiem. Par tādu cenu mēs tās pērkam. No kā ir atkarīga cena? Tā ir atkarīga no koksnes kvalitātes. No salmiem granulas vairs neražojat? Mēs ražojām salmu granulas, bet diemžēl tās koksējas. Pie šādām temperatūrām tās sāk kust? Jā. Tad rodas virkne problēmu. Viss jāattīra, aizsērē un tam līdzīgi. Tāpēc tagad esam pilnībā pārgājuši uz koksnes granulām. Ja runājam par koksni, vai esat secinājuši, kura ir vislabākā? Nē. Protams, gribētos izmantot cietkoksni. Tātad ozols, akācija? Ozols, akācija, osis.
Tās būtu labas granulas, bet pie mums ir vairāk mīkstās koku sugas. Galvenokārt granulām izmanto priedi. Cik tonu kukurūzas jūs sezonā izžāvējat? Aptuveni 3 līdz 4 tūkstošus tonu. Par cik procentiem samazināt mitrumu? Tas ir atkarīgs no sezonas. Ja rudens ir labvēlīgs un novācam kukurūzu ar no 16 līdz 18% mitrumu, tas ir viens stāsts. Bet ja mitrums ir 25%, tad tas jau ir pavisam cits jautājums. Tāpēc viss ir atkarīgs no laikapstākļiem. No tā, pie kāda mitruma sākam vākt kukurūzu un kāda tā nonāk elevatorā. Ja tā ir 16%, tad, protams, process ir ātrāks un izmaksas ir zemākas. Saprotu, bet cik daudz granulu aptuveni nepieciešams uz 1 tonu procentu? Piemēram, vakar puiši izžāvēja 160 tonnas saules puķu sēklu un sadedzināja 800 kg granulu. Tas bija saules puķu sēklām. Bet kukurūzai tas ir citādi. Ar kukurūzu šajā kaltē mēs vēl tikai nesen pabeidzām pārbūvi. Tagad redzēsim, kā šī 25 tonu kalte tiks galā ar darbu un kāds būs kurināmā patēriņš. Domāju, ka apmēram 2,5 tonnas. Uz 160 tonnām produkcijas? Kukurūzai parasti ir 4 žāvēšanas partijas. Tas ir apmēram 100 tonnas. Tātad apmēram 2,5 kg uz tonu procentu. Iespējams, jā. Uz 1 tonu procentu. Bet tā otra kalte, ko šobrīd žāvē? To pašu. Tā ir šī kalte. Mēs to vēl neesam palaiduši darbā. Tā ir 55 tonu kalte, tāpēc pagaidām tā vēl netiek izmantota. Ar šo vienu kalti pilnīgi pietika, lai izžāvētu rapsi. Daļēji izžāvējām arī kviešus un tagad žāvējam sēklas. Tātad faktiski jūs visu žāvējat ar vienu kalti? Jā, pašlaik izmantojam vienu kalti un mums ar to pietiek, lai apstrādātu savu produkciju. Jo galvenā kultūra, un ne tikai galvenā, bet vispār visplašāk apsētā kultūra pie mums ir kukurūza. Kad sāksies pilna sezona, šeit strādās 3 saimniecības. Lielākā no tām ir ciltsēmniecība Mihailivka. Tad viss darbosies pilnā apjomā. Tiks izmantotas visas 3 kaltes. Vai jūsu saimniecībā ir arī lopkopība? Lopkopība ir ciltsēmniecības Mihailivka darbības joma. Tāpēc tā arī saucas par ciltsēmniecību. Tā specializējas lielopu audzēšanā un cūkkopībā. Pašlaik cūkkopība attīstās ļoti veiksmīgi. Ir atnākuši jauni, talantīgi speciālisti. Tehniķi? Dažādu profesiju cilvēki, bet viņi cenšas, mācās un, domāju, sasniedz lielus panākumus. Patiešām lielus panākumus. Visas šīs 3 saimniecības vada Mikola Oleksijs Zelenskis. Viņš ir prasmīgs un pieredzējis vadītājs. Cilvēks ar lielo burtu. Vadīt tādu sistēmu nav viegli. 3 saimniecību kopējā apsaimniekotā platība ir aptuveni 6000 hektāru zemes, kas tiek apstrādāta un dod ievērojamu ražu. Uzņēmums maksā ļoti lielus nodokļus budžetā. Gan kopiena, gan ciems, kur dzīvo Mikola Oleksijovičs, gan apkārtējie ciemi izjūt šīs saimniecības atbalstu. Cilvēki ļoti labi izjūt ieguvumus no tā, ka šeit darbojas tik spēcīgs uzņēmums. Ir darba vietas. Sezonas laikā tiek nodarbināti aptuveni no 150 līdz 200 cilvēki. Un tas ir tikai pastāvīgi nodarbināto darbinieku skaits. Papildus tiek slēgti arī pagaidu darba līgumi. Kukurūzas ražība sasniedz līdz 120 centneriem no hektāra. Bez apūdeņošanas? Jā, bez apūdeņošanas. Mikola Oleksijovičs ir uzkrājis ļoti lielu pieredzi. Viņš ir izveidojis spēcīgu un efektīvu komandu, kas veiksmīgi tiek galā ar visiem šiem uzdevumiem. Domāju, ka jūs, braucot cauri Mihailivkas ciemam, redzējāt parkus, ceļus un visu pārējo infrastruktūru. Tāpēc es domāju, ka visi cilvēki ir pateicīgi par to, ka tieši Zelenskis spēja šajā teritorijā izveidot tik spēcīgas saimniecības. Šobrīd mēs konkurējam ar daudziem uzņēmumiem, par kuriem jau tiek stāstītas leģendas. Vai jūs graudus uzglabājat un nepārdodat uzreiz? Faktiski šobrīd mēs veicam lielu mūsu graudu noliktavu rekonstrukciju un pārdodam produkciju pēc nepieciešamības. Ja ir pieprasījums, iespēja piegādāt uz ostu vai vienkārši izdevīgi pārdot. Mums ir aptuveni 200 darbinieku, graudu apjomi ir lieli, tāpēc arī augu fonds ir ievērojams. Katru gadu un katru mēnesi kaut kas ir jāpārdod. Nepieciešama nepārtraukta naudas aprite, lai norēķinātos. Pirmkārt ar cilvēkiem, izmaksātu algas. Kā saka Mikola Oleksijovičs, norēķinājies ar cilvēkiem un samaksā nodokļus, tad gulēsi mierīgi. Kukurūzas tonna maksā apmēram 75 eiro, bet granulu tonna apmēram 146 eiro. Ko ir izdevīgāk dedzināt? Kukurūzu vajag pārdot, nevis dedzināt.
Dedzināt graudus. Kad kādreiz bijām ārzemēs un mums stāstīja, ka viņi dedzina miežus un ar graudiem kurina savas kaltes, mums tas šķita ļoti dīvaini. Bet redzam, ka arī pie mums šāda tendence sāk parādīties. Tomēr domāju, ka mēs ar to tiksim galā. Tehnoloģijas attīstās, ja nebūtu kara, viss notiktu vēl ātrāk, bet arī tā mēs visu paveiksim. Šis ir jaunākais jūsu katls. Jā, tas 2 gadus nostrādāja pie mazās 25 tonu Mecmar kaltes, bet tagad jau 3. gadu strādā šeit. Savukārt otrs pie mums darbojas jau 3 gadus, tagad iet 4. gads. Pēc pirmā darba gada mēs uzreiz sapratām, ka tas mums ir piemērots un nolēmām turpināt aprīkot kaltes tieši ar šādām sistēmām. Tātad, principā, nav problēma noņemt to no vienas kaltes un uzstādīt pie citas. Nekādu problēmu. Tas aizņēma burtiski no 3 līdz 4 dienām, un viss tika pārbūvēts uz vietas. Vai jūs to darījāt paši vai aicinājāt Agrovorm speciālistus? Mēs aicinājām Agrovorm, jo bija nepieciešami pārējas risinājumi un konsultācijas. Viņi sagatavoja projektus, rasējumus, nodrošināja speciālistus. Atbrauca, parādīja, paskaidroja, kas un kā jādara. Mēs visu izdarījām, pēc tam viņi atbrauca, veica demontāžu un montāžu, nospieda pogu, viss iedarbojās. Esam viņiem ļoti pateicīgi, ka tik īsā laikā viss tika paveikts un darbojas. Pēc tam mums vairs nebija vajadzības viņus saukt. Bet redzat, tas Viņicas ražojuma agregāts kaut kā nestrādā. Jā, tas pagājušajā gadā tā arī netika pilnībā sagatavots darbam. Tas nostrādāja apmēram 3 dienas, acīm redzot, viņiem vēl kaut kas jāpilnveido. Acīm redzot, vēl jāmācās. Visdrīzāk. Cilvēki mācās no savām kļūdām. Vai jūsu kaltē ir temperatūras sensori? Jā, ir. Vai jūs pastāvīgi uzraugāt temperatūru? Jā, viss tur ir. Operatoram ir pilnīga kontrole pār visu procesu. Operatora pultī visa informācija ir pieejama. Vai siltuma ģenerators vienmēr nodrošina stabilu temperatūru? Jā, ļoti stabilu. To, ko mēs centāmies panākt ar salmu kalti vai pat ar dīzeļdegvielu, bija grūti sasniegt. Bija lielas temperatūras svārstības, jo dīzeļdegviela reizēm sasalst vai arī bija nekvalitatīva. Tas viss bija jūtams. Kad pārgājām uz granulām, parādījās stabilitāte. Interesanti. Parasti saka tieši pretējo, ka ar gāzi vai dīzeļdegvielu viss vienmēr ir stabilāk. Tagad mums vairs nav ne smakas, nekādu citu nepatīkamu parādību. Kad strādājām ar dīzeļdegvielu, bija jūtams, ka produkcija ir žāvēta ar dīzeli. Tātad tomēr bija izplūdes gāzes? Jā, izplūdes gāzes nonāca pie produkta. Tas nav labi. Tas ietekmē kvalitāti un rada citas problēmas. Starp citu, daudzi saka, ka koksnes granulas tomēr rada kvēpus un sodrējus. Kā ir patiesībā? Nē, dūmus praktiski nevar redzēt. Nekur nekas nav redzams. Nav nekā. Ir tikai neliela zilgana liesmiņa un viss. Un viss? Un viss.